Labdien! Labdien! Visi, kuri mani redz, klausās, skatās un varbūt to arī turpinās darīt nākamajās minūtēs. Jau iepriekš par to es jums pasaku paldies. Tāpat es pasaku paldies arī tiem, kas nodomās kaut ko ļoti negatīvu par mani. Mums ir izvēles brīvība, un katram ir tiesības izvēlēties to, kas viņam patīk vai nepatīk. Pēdējās dienās, tieši dienās, faktiski uz katra stūra, tie cilvēki, kuriem vismaz ir kaut kāda pabeigta, kā es saku, klātienē augstākā izglītība, apspriež Donalda Trumpa jaun ievēlētā, bet juridiski pagaidām neapstiprinātā ASV valsts prezidenta administrācijas sastāvu. Es tagad nedalīšos niansēs, kāda ir ASV valdībā, kā viņiem veidojās šīs varas saiknes, kādas ir kompetences, kas, ko, kur un kā var bloķēt, vai tieši otrādi atbalstīt. To visu cilvēki, kas nodarbojas ar politiku, ar ASV politiku, tāpat saprot. Un kā es jau pieredzu teikt, ka tie, kas nesaprot, tie tāpat neko nesapratīs. Tāda ir dzīve. Jo, ja man, piemēram, tagad sākt skaidrot kaut ko no cietvielu fizikas, es neko nevaru tur nesaprast, ne paskaidrot, ne izskaidrot. Reāli tāds ir, ja. Tātad to, kas skar pirmkārt, kas skar ASV iespējamo jauno administrāciju. Tātad viens no smieklīgākajiem variantiem ir tāds, ka par tāda Nacionālā drošības aģentūra, tā to varētu iztulkot precīzi no angļu valodas, Nacionālā drošības aģentūra, kas faktiski ir ASV aizsardzības ministrijas struktūra vienība, un par šīs struktūra vienības vadītāju iespējams, tas ir viss ar vārdiem iespējams, var būt un tā tālāk, ja? Tiks nozīmēta, apstiprināta un iecelta tāda dāma, kuru sauc par Talsi Habarda. Tam nav nekādu sakara ar Latvijas pilsētu Talsiem. Tikai tam ir sakars ar vienu citu lietu. Šī kundze atrodas Ukrainas ienaidnieku saita Miratvorets sarakstos. Katrā gadījumā, ja tie screenshoti, kuri klīst pa internetu, nav fake, tad tā ir patiesība. Tāpēc šeit ir jautājums. Ko tagad Ukraiņa darīs? Šajā kontekstā. Man tas ļoti interesē. Un no otras puses mani uzreiz interesē jautājums, cik objektīva vispār ir informācija, kura atrodas šajā saitā. Jo, ja nemaldos, tur savā laikā bija arī iekļauts Ilons Masks un Kisingers, ja es tikai kaut ko nemaldos. Tur interesants lietas vispār ir, bet tā nav mana problēma. Tā kā. Tas ir viens aspekts, kas principā Latvijai īstenībā neko lielu neizsaka. Toties Latvijai izsaka divi citi aspekti par cilvēku, kas atbildēs varbūt Amerikā par veselības aizsardzību, un to jūs visu varat sameklēt internetā, varētu būt nozīmēts, iecelts un apstiprināts cilvēks, kurš nebija krasi izteikts vakcinācijas piekritējs Covid-19 afēras laikā.
Saprotat? Amerikā. Starp citu, ja paskatās kotējumus Ņujorkas fondu biržā, tad pēc šīs ziņas uzreiz kritās Big Pharmas ietilpstošo koncernu akcijas. Nu, ir tāda lieta. Un Amerikā viss notiek caur akcijām, saprotiet? Noskaņojumi, prognozes, redzējumi, arī baumas. Viss atspoguļojas fondu tirgu. Tā ir viena nianse, un ja šāda nianse piepildīsies pēc inaugurācijas, un tas viss tā stabili nostāsies uz kājām, tad es neizslēdzu atkal iespēju vai varbūtību, ka Latvijā varētu tikt pieprasīts no kaut kā, no kaut kādiem politiskiem spēkiem. Audits kopumā par visu Covid-19, un pie kam piesaistot ekspertus no Skandināvijas valstīm, konkrēti no Zviedrijas, un mēs salīdzināsim šos modeļus, kādi bija Covid laikā Latvijā, aizliegumu, ierobežojumu, vakcinācijas modeļi ar Zviedrijas modeļiem. Un kādas tam ir sekas šodien? Un tad es domāju, bet arī tā nav mana kompetence, es izsaku tikai pieņēmumus, ka vienai daļai cilvēku, kuri šeit aizturēja citus cilvēkus komendantstundu laikā, un tā tālāk, un joprojām, un lika maksāt administratīvos sodus. Es domāju, kad varētu šo cilvēku darbības, konkrētu valsts amatpersonu, piemēram, policistu, arī zemesardzes, padzīt, kā saka, apakšā zem krimināla likuma pantiem. Pie kam smagiem pantiem, ļoti smagiem pantiem. Nu, tāda var sanākt tā dzīve, ko lai darīja. Tālāk, atkal kā ir redzams, nu, no tā visa, ko mēs redzam Amerikas mēdījos, par cilvēku, kas vadīs Amerikas enerģētikas jautājumus, varētu būt tikt iecelts, nozīmēts, apstiprināts, tur vienalga, ja kādā secībā. Cilvēks, kas skaidri un gaiši pasaka, ka zaļās enerģijas kurs ir. Tātad jautājums. Atkal var rasties kaut kādiem politiskiem spēkiem Latvijā par visu, kas ir saistīts ar zaļās enerģētikas kursu. Un pats galvenais atbildību par šī kursa īstenošanu. Citiem vārdiem sakot, bet tie ir tikai pieņēmumi. Es skaļi domāju, kas varētu būt, ja būtu, ja būs un tā tālāk. Tie ir tikai teoretizējumi. Pagaidām. Attiecībā par Krieviem un Krieviju. Tātad, lai kāda nebūtu Amerikas nostādne, bet tā nebūs pozitīva, es uzreiz pasaku. Tā nebūs. Nevajag klausīties visus šos murgus. Un nebūs tā, ka te Krievijas federācija nāks iekšā ar tankiem. Nu, tā arī nebūs. Nu, garantēti nebūs. Tāpēc visi, kas šeit gaida Krievu tankus, jūs varat nomierināties. Šo tanku nebūs. Bet tās puķis varbūt, kuras jau jūs
esat sapirkuši un salikuši tagad herbārijos, lai varētu mest virsū uz T90. Vienā brīdī var tikt jums iebāstas kaut kur. Arī tas ir jāņem vērā. Tā ir tikai arī tāda prognoze no iespējamībām. Variants, ka mēs norobežosimies pilnībā no Putina un visas Krievijas un Krievu tautības pārstāvjiem, dažne dažādiem, vai precīzāk krieviski runājošiem. Arī tas īsti neizies cauri, jo milzīgs, es uzsveru vārdu milzīgs Krievijas iedzīvotāju daudzums prezidenta, lai arī kādus viņas tur nebūtu, vēlēšanās reāli balsoja par Putinu un viņa politiku. Tā saucās līdzatbildība. Līdzatbildība. Un te ir vēl viena interesanta lieta. Es nezinu, kāpēc līdz tai vēl nav aizgājuši, bet gan jau aizies kādreiz. Un es pieļauju iespēju, ka pat pēc pāris dienām, nu tā, ar humoriņu. Redzat, jautājumā par to, vai jūs atbalstat vai neatbalstat Putina agresīvo režīmu, kurš ir uzsācis un veids lielāko militāro iebrukumu citā valstī kopš otrā pasaules kara Eiropas kontinentā, var definēt vēl no viena cita virziena. Un tam ne obligāti ir jābūt skaļiem kliedzieniem uz ielas, lai dzīvo Putins. Ne, absolūti ne. Tātad šī noziedzīgā līdzatbildība ir strādāšana Krievijas federācijas, valsts un pašvaldību jebkādās struktūrās un jebkādos amatos. Nu, ja? Jo jūs strādājat uz noziedzīgu režīmu, kuru vada kara noziedznieki. Redzat, cik tas interesanti viss sanāk, ja to sāk likt pa plauktiņiem. Un tas vēl nav viss. Tātad pilnīgi visi, kuri šodien Krievijā nodarbojas ar uzņēmēju darbību, vai vienkārši veids fiskālos maksājumus, no juridiskā viedokļa to var traktēt, ka jūs finansējat terorismu. Ne vairāk un ne mazāk. Jo no jūsu samaksātiem nodokļiem tiek nogalināti cilvēki Ukrainā, kurā jūsu valsts ir iebrukusi, pārkāpjot jebkādas starptautiskās vienošanās, starptautiskās tiesības, jo visu to Krievijas režīms ir sabradājis ar kājām. Tāpēc priekšā ir ļoti interesanta dzīve. Es tā domāju. Es domāju, ka tās būs izmaiņas ne tikai tautu likteņos, bet arī atsevišķos cilvēku likteņos mūsu Latvijā. Atsevišķiem indivīdiem no daudz cietušās Latviju tautas, dzīvojošas likteņupes Daugavas krastos. Padomājiet par to brīvajā laikā. Visu gaišu, uz redzēšanos!